Mēs esam brāļi Gins un Gunārs Klēģeri, ķeram lielas līdekas. Bet tā realitāte ir tāda, ka tie, kas mūsu redzējuši ekrānos vai kaut kādas bildes sociālos, tad tas priekšstats ir tāds, ka šitie kā brauc tā ir. Bet tā realitāte mazliet cita. Bieži vien ir bijis pa tukšo, mums ir bijuši daudz sarunas mūsu standā. Vakardien un šodien arī par to, ka visiem gribas to padomu, bet īstenībā tie, kas nāk pie mums runāt, arī no viņiem mēs paņemam, tā kā viens no otra mācās. Un mēs padalīsimies ar saviem noslēpumiem, ar savu pieeju, kā mēs meklējam jaunas vietas, jo stāsts nav tikai par Latviju, arī par citām valstīm. Bet tie pamatprincipi ir ļoti, ļoti līdzīgi, jo tās valstis, uz kurām mēs braucam, pēc laikapstākļiem ir līdzīgas. Ir, protams, nianses, jo tad, kad mēs braucam aiz polārā loka, tur jūnijā vēl var būt sniegs, un tā mums arī ir gadījies. Bet tie pamatprincipi un apstākļi, kādos dzīvo līdeka, kā viņa medī, viņi ir diezgan līdzīgi. Un, ja mēs runājam par līdeku kopumā, tad to standartu jau zina visi. Gar zālītēm, meklējiet tur bēdras, kantītes, slēpņus. To es domāju, ka pilnīgi visi zina un visi to dara. Pilns YouTube. Pilns YouTube, jā. Bet mums ir tāda vienkārša prezentācija, kur mēs iziesim cauri tiešām tam mūsu domāšanas ciklam cauri. Varbūt, ka kaut kas noder arī jums. Un stāsts ir tikai un vienīgi par lielām līdekām. Pirms braukšanas tad mēs intervēsim viens otru. Nav mums šajā sesijā viens vadītājs, viens nē. Tad varbūt Gint izstāsti. Paldies, Gunār. Droši, ja kādam ir jautājumi, arī ceļam roku, lai var uzdot. Tā vieglāk ir komunicēt, nevajag kautrēties, visi esam latvieši. Un visiem interesē atrast tās zivis vairāk un lielākas. Pirmais, kādus ezerus mēs meklējam un kādus ezerus mēs nemeklējam, jo Latvijā apmēram 90% ezeru pēc statistikas ir līdeka, bet kādi ir tie ezeri, uz kuriem mēs skatāmies, ja mēs gribam lielu līdeku noķert, un uz kādiem tieši otrādi neskatāmies? Gint? Lielas zivis, kā zināms, meklē lielus ūdeņus, kur ir liela laba barības bāze, kas noteikti ir svarīgi, ir savienojums ar jūru, savienojums ar upēm, kur ir caurtece, kas nav ierobežots ezers. Teiksim, visi zinām, Latvijā ir Alūksnes ezers, kas ir viens no veselīgākajiem ezeriem, kas ir pietiekoši dziļš, ir ar saklākiem sēkļiem. Tas, protams, ir fenomens, ka tur viņu pieskata un uzrauga cilvēki divkājainais. Bet svarīgākais, kad ko mēs pirmais skatāmies, kad ezers ir pietiekoši dziļš, kad tur ir, kā saka, ir barības bāzē, kur uzturēties, tad noteikti jāskatās kur ir tā caurtece, ko es pieminēju, lai notiek resursu apmaiņa. Ir noteikti, visi zina arī Babītes ezeru, Enguras ezeru, Liepājas ezeru. Tie savā ziņā ir sekli ezeri, kur zivī atkal ir, kur ienāk, kur paslēpties, kur viņai ir, kā saka, zivs līdeka attiecīgi ir plēsējs, viņai ir vajadzīga vietiņa, kur paslēpties. Tāpēc, pirmais, uz ko mēs skatāmies, lai ir normāla izmēra ezers, kas ir normāla manā skatījumā, ir, teiksim, ja mēs salīdzinām Enguri vai Babīti, tie jau ir milzīgi ezeri, kurā platībā tur meklēt, kur atrast. Bet normāls ezers, ja mēs viņu sadalām uz pusēm, tad tas jau ir tāds ezers, kurā mēs varam skatīties jau meklēt jau trofejas izmēra līdeku. Es nerunāju par vienu, bet ka tas jau tur ir masveidā, ka tā nav, kad mēs nedzinamies vienai zivī pakaļ. Jā, jo brālis pieminēja tieši lielos ezerus. Skaidrs, ka arī mazos ezeros un arī dīķos pilnīgi visos ir lielas līdekas, bet mēs nebraucam pēc vienas. Ne Latvijā, ne ārzemēs mēs nebraucam pēc vienas lielas līdekas. Mēs meklējam pūžņus un tādēļ mēs nemakšķerējam tikai vienā vai divos ezeros visu gadu. Vienu un to pašu līdeku, tas ir garlaicīgi. Mums abiem diviem visu laiku vajag, ka kaut kāda bilde mainās, un tādēļ mēs uz tiem jaunajiem ezeriem braucam. Un Latvijā, ja runa ir tieši par Latviju, tad visiem tiem faktoriem, ko Gins pieminēja, papildu nāk tāds, cik vien var, spiediena novērtējums, cik viņš ir populārs, cik viņš ir liels un cik liels ir makšķernieku spiediens. Ir ezeri, kur to var novērtēt, un ir ezeri, kur to nevar novērtēt, kur tu aizbrauc un saproti tikai uz vietas. Un 1. maijs ir kaut kāds rādītājs, bet tas nav galvenais rādītājs, jo
ja jūs 1. maijā aizbrauksiet uz Burtnieku vai Liepāju un vēl dažām vietām, nu, tad liksies, ka tur viss ir izskāsts, jo tur ir simtiem laivas un negribēsies braukt, bet tā gluži nav. Lūk, ejot tālāk par resursiem, kur mēs skatāmies, es domāju, ka tur arī daudz lietas pārklājas ar citiem. Tas ir Google Maps, ir LVM Geo, ļoti laba karta un ir arī vēl vairākas aero kartas. Ja jūs kādreiz gribat apskatīties kāda ezera fotokarti, un Google Maps citreiz ir, piemēram, viņš ir fotografēts ziemā, tad paskatieties citus resursus, tādi ir atrodami. Un tad ir arī dziļuma kartas. Es pats personīgi izmantoju, man ir eholota, kurā ir dažiem ezeriem ir kartas, dažiem nav, bet es izmantoju aplikāciju Deeper, kas maksā, ja nemaldos, kaut 25 eiro gadā. Un tur tā datu bāze arī priekš Latvijas ir diezgan laba. Un es viņu izmantoju arī pirms braukšanas, meklējot svešus ezerus. Protams, arī laikapstākļi ir jāņem vērā. Tas, man liekas, bija nākamais. Nebija nākamais, bet laikapstākļu aplikācijas arī, es domāju, ka jums ir vairāk zināmas. Tā pamata, kas man ir manā telefonā uz pirmā ekrāna, ir Norvēģu yr.no, kas ir visiem zināma, bet ir vēl visādas pietiekami labas. Ja tas laiks tajā aplikācijā mainās lēkā, tad es pieslēdzu citas un skatāmies, jo tas galvenais ir, lai negāž nenormālas lietus, lai nepūš nenormāls vējš. Viss pārējais, kas ir līdz 10 metriem sekundē, mums ir panesams. Runājot par Google kartēm, varbūt tu pastāsti, ko mēs tur skatāmies, jo viens ir, tu ieraugi ezera kontūru, bet ko vēl mēs meklējam Google kartēs? Galvenais, ko no satelīta var ieraudzīt un kur, kā saka, uzķert, kur tā zivs varētu būt, attiecīgi ir kaut kādi sēkļi, redzam, ir kā akmens grēdas, atkal es runāju par tām pašām ietekošajām, iztekošajām upēm, kur veidojās zāļu pudurī, kur notiek zivju migrācija. Piemēram, Latvijā varbūt tie ezeri ir daudz zināmāk, bet, kad mēs dodamies uz ārzemēm kaut kur, tad labi, mūsdienās tās kartas jau ir palikušas populāras, bet, teiksim, kaut labu laiku apakaļ, kad mēs sākām braukāt, tad Google Maps bija vienīgais instruments, ar kuru tu vispār vari tie ezerā kaut ko tur, kā saka, saprast. Tāpēc pirmais, ko mēs skatāmies, kad lai ezeram ir sēkļi, lai ir, kur tai līdekai ir kur nārstot, jo mēs zinām visi, ka mājā tā zivtiņa izdara visu, kas viņai jāizdara, un attiecīgi tad mēs viņu varam sākt ķert pēc šī nārsta. Tāpēc, svarīgais ir upju iztekas, tās ir vienas no ieteicamākajām vietām, kur vispār sāk meklēt zivi, jo tur ir svaigāks ūdens, skābeklis nāk iekšā un zivju migrācija tur notiekās. Tad noteikti skatīties kaut kādas salas ūdenī, kur ir atšķirīgi, teiksim, kaut kur krastā, ja tu redzi, ka viss ezers ir apkārt, ir koki, mešs, viss pārējais, un tad pēkšņi ir kaut kāda milzīga kliņšu siena. Tas nozīmē, bieži vien nozīmē, ka pie šīs kliņšu sienas apakšā var būt dziļāks vai ir akmeņi struktūra, apakšā kaut kāda, atkārtošos līdaka, ir mednieks, kurš uzbrūk no slēpņa. Līdz ar to viņai ir vajadzīga kaut kāda struktūra, kur viņi var paslēpties, nolīst, gaidīt savu medījumu un tad attiecīgi uzbrukt. Tāpēc šie ir tie svarīgie faktori. Google paskatāmies, ja ienāk upes, iztek upes kaut kādas šitie visi sēklīši, kas ir, tā ir tāda galvenā lieta, ko mēs esam vienmēr skatījušies, lai Jā, un papildinot mazliet par to, ko var ieraudzīt. Mums ir bijuši vairāki konkrēti piemēri, kur lielos svešos ūdeņos pievelkot Google Maps un skatoties uz to ūdeni kopumā, tev viņš liekas viendabīgs. Kur neko tu nevari saprast, kur braukt, kur nebraukt, bet tev kāds ir pateicis, ka tur vajadzētu būt lielām līdekām, bet neviena punkta nav. Un tad tas ieteikums ir zoomot klāt, cik vien tuvu var, ja nav dziļuma kartes, un vienkārši pārbraukt pāri ezeram. Jo citreiz ir tā, ka mēs esam ieraudzījuši pat ne sēres, bet kaut kādu vienu punktu, kas varētu būt akmens dziļā ezerā. Un tas bija kaut kādus gadus 4 apakaļ vai 5, kur tieši dēļ viena tāda punkta dziļā ūdenstilpē mēs aizbraucām pārbaudīt, kas tur ir. Un tur bija Eldorado. Tur bija pēkšņi ezera vidū seklums, un tur mēs saķērām, tas viens no mūsu laimes mirkļiem, kāds ir piedzīvots, un vēl ir bijuši stāsti ar redzamākām sērēm, kur arī tu vienkārši drēfē pāri ezeram un pēkšņi uzduries no 8-10 metriem uz 30 centimetru dziļumu, kur pēkšņi iet milzīgi kaut kāda
300-400 metru vienkārši sērēs ar vidū, jā, tad ar maziem olīšiem. Un tur arī vienā vai otrā pusē vienkārši sēž līdaka. Tā kā katru punktiņu ir vērts pārbaudīt, ja laivas ļauj, jo tie mūsu kuteri, kuriem mēs braucam ārzemēs, tur var redzēt tāda izmēra laivas mums nav milzīgie motori. Viens. Mēs meklējam vietas, kur lielās laivas nebrauc. Jo tur, kur ir lielās laivas, viņas tur ir diezgan izbakstīts, sabakstīts, un tur ir lielāka konkurence ar garantiju. Zinu, Māneklim nosaukumu jau, kurš tiek mests ūdenī. Jo, ja, teiksim, Latvijā mums šī piepošamo laivu kultūra ir diezgan plaša, tad ārzemēs viņi, cevišķi Skandināvi, Somi, viņi ir diezgan slinki. Man liekas, tas gumijas laivā tur neesmu redzējis nevienu. Jā. Viņi ir uz mums skatās kā uz cipelnietiešiem, viņi rāda, ko jūs darat tajā milzīgajā ezerā, jūs aiziesiet bojā. Jā, un par dziļuma kartēm, ko mēs meklējam, ja ir pieejams dziļuma kartes, tā jau ir puse no uzvaras, tad arī jāskatās, kur ir bedres, kur ir sēres, kur man ļoti patīk visādas struktūras izmaiņas, kur uznāk uz saklumu tieši ezera vidū. Tas, ka ar krasta kanti vienmēr var kaut ko meklēt un ķert, tā ir klasika, bet tieši tās struktūras, kas ir vidū, viņas visticamāk ir mazāk apmakšķerētas, mazāk par viņām zina. Un mazāk uz viņām brauc, jo mazāk spiediens uz konkrēto vietu, jo mums viņi labāk patīk. Un mēs faktiski nekad nemeklējam dziļākas vietas vai bedres par 10 metriem. Protams, ka līdeka tur ir, bet tie mūsu paradumi ir saistīti ar klasisko mānekļu mētāšanu bez laiviskopu, ar parasto eholoti, un līdz ar to dziļāk par 10 metriem vienkārši pašiem nav komfortabli iemest un tad gaidīt. Ja ir laivas skops, tas ir pilnīgi cits stāsts. Tur tu redzi, kam tu met, un tur tu gaidi visu laiku, bet ar tādu klasisko kastingu. Veiksmes faktors. Jā, veiksmes faktors, un tas komforta dziļums, ko mēs meklējam, ir maksimums kaut kādi 5 metri, varbūt 6, un uz augšu ideāli 2, 4, 6. Tā pavisam īsi pārskrienot, šitās ir tās galvenās lietas, kurām mēs pievēršam uzmanību, kaut ko no pirmsispētes aizmirsām. Tas, kam mēs neiesim cauri, protams, ir visādi kontakti, fórumi, ko noteikti vajag izmantot. Ja ir kāds, kas ir bijis tajā ezerā kaut vai 1, 2 reizes, viņš jau jums var iedot ļoti vērtīgu informāciju. Tā kā to vienmēr ir vērts ievākt, tādēļ ka ne visu var ieraudzīt Google Maps, un lai kā viņš teorijā izskatītos ekrānā, cik pievilcīgs cilvēks, kas tur ir bijis, izstāstīs, kādi tur ir krasti, tā fotokarte var būt veca, un tur var būt visādi brīnumi. Tā kā, ja jums ir kāds cilvēks, dzīves cilvēks, kurš var to visu jums izstāstīt, tad tas ir ļoti vērtīgi. Un vēl viena lieta, kas tagad ir nākusi klāt, ar ko es esmu pāris reizes paeksperimentējis, ir, kad tā izpēta ir veikta, tad Google karti, dziļuma karti, ezera aprakstu, varbūt tur ir kaut kādi pētījumi. Saglabājiet to visu, iemetiet ChatGPT vai kādā citā mākslīgā intelekta rīkā, aprakstiet to, ko jūs gribat darīt, cik ilgi gribat darīt, un lai viņš jums iedod drošu dienas taktiku, kā un kur meklēt līdeku šādos apstākļos. Ticiet man, jums tur iznāks idejas ārā. Nevajag viņu ņemt 1 pret 1, lai gan viņš iedod tiešām labu plānu šķietami, bez analīzes, un ja tu paprasīsi, šis strādās, veicīt, uzticies man. Tā kā tur var kaut kādas idejas var pasmelt, bet tiešām paeksperimentējiet uz savu atbildību, nevis uz mani. Jā. Labi, ejam tālāk. Nē, uz turieni jāspiež. Pie ūdens. Bilde te ir tāda, kur var redzēt, ka priekšizpēte nav veikta kvalitatīvi. Jo visu kaut ko var izpētīt kartē, bet kādi insekti jūs tur pie tā ūdens sagaidīs, to jūs nekad neziniet, un te es nebiju gatavs, man nebija tas sietiņš, kam bija jābūt priekšā, un tur nebija iespējams eksistēt bez tāda, un labi, ka bija foreļu ķeseli kaut kādi, kurai knapi varēja redzēt cauri, bet tā bija labāk nekā, ka man būtu uzpampis ģīmis. Lūk, esam tagad izvēlējušies, piebraucam klāt. Gint, super excitements. Kam tu pievērs uzmanību? Ko mēs skatāmies, ko mēs redzam?
Kā jau es minēju, kad man ļoti bieži patīk apstīties ezeru, kad tu skaties pirmkārt dabā, ja tu redzi kaut kādas reliefa izmaiņas, kur ir kalns, kur ir, teiksim, kaut kāds plakanāka tā virsma, vai ir kaut kādi krūmi, vai atkal ir tieši meši tā kā klāt. Pirmais, ko man vienmēr patīk atrast, ir veģetācija. Tas, protams, ar aci vizuāli tu to redzi, tu neredzi, kas notiek zem ūdens, bet zāles ir pirmā lieta, ko mēs parasti mēģinām atrast. Pēc tam jau, ko brālis pieminēja, šīs, teiksim, akmens struktūras. Nu, ja tu tādus redzi, tad tas ir pirmais virziens, kur mēs parasti attiecīgi dodamies. Nu, tad arī stāsts, vai tu esi piebraucis no rīta, vai tu esi piebraucis tur pēcpusdienā vai vakar pusē. Tādas vietas noteikti ir vērts, kā saka, pārbaudīt ne tikai vienreiz piebraukt, bet arī piebraukt varbūt vairāk kārtīgi dienas laikā, ja tu tajā ezerā plāno uzturēties ilgāk. Mums nepatīk ilgi uzturēties vienā ezerā, ja mēs nevaram atrast zivī, tāpēc mums ir tāds ļoti foršs teiciens mainām ezeru, jo ar to mūsu meklēšanu ir ļoti vienkārši. Mēs aizbraucam uz ezeru, ja mums viņš 2-3 stundās nepatīk, neiedod rezultātu, attiecīgi, lai arī viņš cik ir skaists, lai arī kādi ir bijuši nostāsti, kādas ir atsauksmes, ko ChatGPT ir teicis, ja tur 2-3 stundās nav zivis, mēs labāk mainam ezeru, nekā ceram, ka no tās vienas ūdens tilpnes tagad kaut kas pēkšņi labs notiksies. Tā kā, ja ir iespēja būt mobīliem, noteikti vērtīgāk ir pamainīt ezeru, atbraukt varbūt vakarā apakaļ uz to, nekā censties visu dienu varbūt vienā vietā mēģināt noķert to vienu zivi. Nu, jo mēs zinām, ka līdeka, teiksim, siltākā laikā viņa barojās biežāk dienas laikā, bet savukārt atkal uz ziemas periodu, viņai tie ēšanas periodi varbūt, nezinu, tur pusstundu dienā vai divreiz varbūt pa pusstundai viņa dienā izdomā ēst. Līdz ar to tad es ieteiktu, jā, meklēt sakrituši koki, klintis, nogrimušas laivas, doki kaut kādi porti veci vai laipas. Tās ir visas vietas, kur noteikti vajag pirmajām iedot iespēju. Nu, un tad, ja jums ir jau dziļuma karte, teiksim, vai ehalota līdzi, nu, tad meklēt kaut kādu šīs te krasta līniju kantis, kas aiziet tur, nezinu, no 2 aizkrīt uz 7 metri vai uz 10 līda, ka tur kaut kādā brīdī viņa peld ārā paēst, izpeld ārā, kur sīkās zivtiņas. Nu, attiecīgi arī barības bāzi meklēt, tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, mēs arī visi dzīvojam netālu no Rīvī, no Maksimas, jo mums tas ir ērti, mēs varam aiziet saldējumu nopirkt vai desu pienu. Ar zivi ir tāpatās. Viņa ir dzīvnieks, viņai vienīgai lieta, kas interesē, ir paēst un reprodukcija. Jā, kamēr tu runāji, es atcerējos vēl vienu lietu, es nepieminēju, jo to es domāju, ka no klātesošiem vispār neviens vēl nezina. Šobrīd tas nav vispār ar mums nekādā veidā saistīts. Man pirms nedēļas viens pilnīgi svešs džeks atsūtīja rīku, ko viņš pats ir uztaisījis sev, lūdza viedokli, un tad es tur viņam kaut ko ieteicu, kaut ko uzlabot, un viņš joprojām viņu uzlabo, bet tie, kuri makšķerē līdekas, es pieļauju, ka visi, kas te sēž, ir makšķerē, iesaku apskatīties internetā lapu līdakuezeri.lv. Tas džeks ir uztaisījis Latvijas līdaku ezeru reitingu, un tas algoritms šajā gadījumā tiešām viņš ir piestrādājis pats makšķernieks, un pie izpētes, jā, ir noderīgs rīks, tā kā to es noteikti iesaku apskatīt. Un ja ir kaut kādi ieteikumi, es nezinu, vai viņa lapā ir kontakti, bet noteikti var sūtīt tāds entuziasts, un ja viņu sapucē, tad var būt noderīgs rīks. Viņš arī dziļuma kartas kaut kādas ir sācis tur likt klāt. Alūksnes ezers ir atskaites punkts, tam ir 10 no 10, un tad viss pārējie attiecīgi uz leju. Tā kā to var papētīt. Bet tātad, jā, pie ūdens, pie tā, ko brālis jau minēja, vēl var pielikt klāt. Noteikti mēs uzreiz skatāmies arī uz ūdens kvalitāti, jo ūdeņi, kā jūs zināt, arī tur var būt dzīdri, tumši, gaiši, duļķaini, kafija. Un manā pieredzē ir tikai viens gadījums, kad viens ezers pilnībā neatbilst nevienai tai mūsu izcilējai kategorijai. Mēs pilnīgi noteikti viņai nebūtu braukuši iekšā, pat pie viņa piebraukuši klāt, bet tas ir mazs, sekls, duļķains ezers. Aizaudzis, kas ir tā kā bļoda apaļš, gar malām kaut kādas lēpes, un pilns ar lielām līdekām. Kāpēc? To nezina arī tie, kas mums viņu ieteica. Tas nav Latvijā. Bet jā, viņš tā kā apgāž visas teorijas un praktiskos tādus vispārīgos ieteikumus. Tā kā izņēmumi ir, bet viņi ir reti. Lūk, tā kā jā, ūdens kvalitāte nosaka to arī, ar kādiem mānekļiem mēs mauksim. Dzidras ezers ir viens stāsts, un kādās vietās mēs mauksim. Jo, ja tas ir Dzidras ezers, tad var droši
arī, piemēram, pilnīgi dzidrā ūdenī, arī 8 metru dziļumā tu vari vilkt mānekli 4 metros līdeka redzēs un uzskries augšā. Savukārt duļķainā ūdenī, to redzamību jūs paši varat novērtēt, cik tālu jūs to mānekli ūdenī redziet. Tik apmēram tālu arī līdeka viņu redzēs, lai gan redz viņai, protams, zem ūdens ir labāk nekā cilvēkam, bet tāpat, tad parēķiniet, ja līdeka redz pusmetru vai metru, un viņa kaut kur tur sēž, tad cik reizes jums ir vēdeklītī jāmet, lai pa viņu trāpītu. Izbraucēt, jā. Tad tur ir kaut kādi skaļāki mānekļi, bet pie mānekļiem mēs vēl nonāksim pēdējā sadaļā. Jā, par līdeku vietām brālis jau izstāstīja, tur baigi daudz nav ko varbūt pieminēt. Vēl viena lieta, pieejot pie ūdens, noteikti mēs arī skatāmies, ja tur ir ugunskuri. Mēs apstāmies, kas ir ugunskuros, citreiz ir kaut kādas laivas, kas stāv visu sezonu, tad tās mēs pieejam, apskatāmies, kādi ir paradumi. Tur ir citreiz ir zvīņas, citreiz viņas ir svaigas, citreiz tur ir kaut kādas vecas zivju galvas. Tad mēdz būt kaut kādas mānekļu kastes, kaut kādas pavadas, dzīvo sistēmu atliekas. Tad tās visas detaļas iedod kaut kādu informāciju, vai tur kāds makšķerē vai nemakšķerē, uz ko makšķerē, ko ir noķēris, cik lielu. Un tad vēl ir interesanti par ziemeļu, ne mūsu valsts, bet Skandināvijas ziemeļu ezeriem. Tur mums stāstīja, ka ja jūs redziet ugunskuru pie ezera, tas nozīmē, ka tur ir zīvis. Forelis un alads parasti. Forelis un alads gan, jā, ne līdeks. jo foreļu makšķernieki iet, paliek pa nakti, kur ir ugunskurs, un jā, tā ir tāda laba zīme, ka tur var makšķerēt. Tā, par Google Maps mēs jums izstāstījām, dziļumu kartēm jums izstāstījām, krastiem un kokiem brālis arī izstāstīja. Jā, laikapstākļi mēs, neskaitot sauli un lietu, ļoti svarīgs ir vējš. Mēs vienmēr izrēķinām savu maršrutu, ja vējš ir vērā ņemams, ja tie tur nav 3 metri sekundē, ka tu vari braukt uz kurien gribi. Ja vējš ir stiprs, tad mēs vienmēr skatāmies un izrēķinām laiku, kuru mēs brauksim, kādu mēs brauksim un cik ilgu laiku mēs kurā reģionā pavadīsim, lai nebūtu tā, ka beigās mēs ar šiem mazajiem pūšļiem nereti arī ar elektromotoru pret vēju mēģinam tikt krastā. Tā kā tas no drošības viedokļa ļoti svarīgi, tīpaši vietās, kur tuvākais apdzīvotais punkts ir 100-150 km attālumā. Lūk. Varbūt kādi jautājumi ir par šo? Visi zina ļoti labi. Jā, tagad ir sadaļa uz ūdens. Tā jau arī mēs mazliet pieskārāmies, bet mēs iebraucam iekšā un kuras ir tās lietas, kurām mēs pievēršam uzmanību. Pirmkārt, protams, jau pieminētie krasti un zāle, veģetācija ir tas, kam mēs pievēršam uzmanību. Un lielos ezeros tie krasti nav tāda baigā uzticības formula priekš lielām līdekām. Tur vairāk, ja mums ir zināmas bedres, tad mēs viņus meklējam, bet principā pirmais posms paiet zigzagā braukājot pa kaut kādām izvēlētajām vietām, skatoties, kas notiek zem ūdens. Un makšķerējot, vienmēr mēs grozam apkārt galvu, skatāmies, kas notiek, jo atslāga ir atrast, kur ir barības zivis. Ja, un barības zivis sevi, protams, nodod ideālā gadījumā priekš makšķernieka. Viņas uztaisa kaut kādus plakšķus un kaut kādā citā veidā sevi nodod, vai arī mēs viņus ieraugam eholotē. Bet vēl, protams, ir jāpievērš uzmanība arī putniem, kuri nereti barojas. Un tā arī mēs esam atraduši zivju barus un ap viņiem attiecīgi līdeks. Ir vēl kas piebilstams pie uz ūdens taktikas? Fast castings. Tu jau minēji attiecīgi, kad skatāmies vēja virzienu, izvērtējam savas un arī laivas tehniskās iespējas, riskēt nevajag dēļ zivs. Līdz ar to tad noteikti ir pirmais, kas jāatrod, ir lielā ezerā vai jebkurā ezerā ir barības bāze. Ja mēs atrodam barības bāzi, diezgan liela varbūtība, ka tā līdeka tur ir. Un attiecīgi skatāmies, kaut kur ir vairāk tās zivtiņas, kaut kur ir mazāk, meklējam attiecīgi. Ja mēs redzam, ka tās bāzes zivtiņi šitādi tur peldās, tur varbūt nebūs tās super lielie izmēri, bet ja mēs atrodam brekšu baru vai raudu baru vai ruduļu baru, vēl ir asaris, ir līdeka, ir praktiski 50% no barības bāzes, pēc krāsojuma zinām.
ja tādas vietas atrodam, tām noteikti veltam vairāk laika. Ir cilvēki, kas, teiksim, mēs arī esam paši meklējuši svešā ezerā, arī braukājam, noskanējam ezeru, lai saprastu labāk 2 stundas, kā saka, pazaudē varbūt atrast vietu, kur tiešām tā līdeka ir, kur tu pats viņai tici, nekā, ka tu vienkārši laidies pa vējam un mētā ar cerību, ka kaut kas tur pieķersies galā. Kas vēl būtu jāpieliek, ir baigi svarīgi saprast, kad, ko Gunārs jau minēja, lielie ezeri ir krasta līnijas, niedru sienas, mēs visi zinām, gar viņām visvienkāršāk ir braukāt un meklēt, bet tas nevienmēr garantēs kaut kādu lielāku lomu. Teiksim, lielās zivis, sevišķi arī siltākā laikā, viņas mēdz vairāk uzturēties dziļumā, kur barības bāzīte uzturās, tas ir ļoti svarīgi. Vēja virziens arī, tas ir jāskatās, par to arī zinātnieki strīdās, un arī pašs līdeks nesaprot, arī mēs nezinām vienmēr, kurā pusē tā līdeka ir, aizvēja pusē vai vēja pusē. Tas arī ir baigi jānovērtē, jo citreiz ir tā, ka tā zivtiņa visi ir salīdus tajā mierīgajā daļā, a citā dienā atkal viņas viss ir, liekas, kas ir sapūstas ezera otrā malā, kur tev vilnis nāk iekšā, viņš sit skābeklī, uzsit no zemes barību virsū, ka tā sīkā zivtiņa tur kaut kur savācās. Jo arī pie lielāka vēja tā līdeka ir aktīvāka, viņa nav tik bailīga, ka, teiksim, ja ūdens virsma ir mierīga kā basēnā šobrīd, un dzidrā ūdenī, viņa ļoti tramīgi uzmanās. Tāpēc ir svarīgi pa ūdeni daudz pārvietoties, daudz kustēties. Ja mēs to zivi atrodam, tad ir vērts vienmēr izmest ankuru un to teritoriju, kā saka, tādus 100-200 metrus rādījusā kārtīgi izmētāt. Jo tur, kur ir viena līdeka, ļoti, ļoti bieži ir blakus, viņas ir vairākas, ir sevišķi vienā izmērā. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Bet, ja runājam par zālēm, tad zālēs tev, teiksim, arī var būt gan šitāda izmēra līdeka, gan tur blakus var gulēt arī trofeji, jo tā ir viņas gultiņa, kur viņi brauc atpūsties. Tā kā tie ir tādi svarīgāki faktori. Jā, un runājot par dziļumiem un seklumiem, arī tur mēdz būt izņēmumi. Mums arī ir bijis, ka milzīgā ezerā mēs atrodam līdekas 30 cm dziļumā, akmeņainā vietā, kur viņām nevajadzētu būt. Bet viņas tur ir kaut kāda iemesla pēc sagājušas, un tas iemesls tajā konkrētajā gadā bija asaru nārsts, kur vienkārši asari kaut kur pa stūriem nārstoja, un līdekas vienkārši viņas, tā laikam vienīgā reize, ka mēs dzīvajā redzējām, kā vairākas līdekas ielens asaru baru stūrī, un vienkārši viņām ir ballīti. Mēs tajā ballītē tur trāpījām. No malas arī tur papriecājāmies, jā. Labi, ejam uz priekšu, un ko darīt, ja neķers? Šis jautājums laikam ir katram makšķerniekam kabatā un katrā makšķerēšanas reizē. Tajā brīdī, kad mēs makšķerējam un meklējam labus ezerus, mēs meklējam aktīvo līdeku. Respektīvi, ja gribas izbaudīt dienu, nekas nav jāmaina, baudi dienu metā. Bet, ja mēs meklējam aktīvu līdeku, tad mums ir pat dienas, kad mēs esam pilnvērtīgā copa, pilnvērtīgi tāds stiepts jēdziens, bet mēs esam bijuši arī pat 3 ezeros vienā dienā. Ja mēs viņu esam noskatījuši, kā es jau minēju, mēs izpētām, cik var, piebraucam klāt, apskatāmies, novērtējam, izdomājam, kur brauksim, veltam 2 stundas šķietami labākajām vietām, kur ir kaut kādas zāles un kur uznāk augšā sēres, izbraukājam, ja tādās labākajās klasiskajās vietās nav 2-3 stundas neviena copa, un mēs neko neredzam ekolotē, mēs mainam ezeru un braucam uz nākamo. Ja arī tur kaut kāda viena copa ir, tas arī neko nenozīmē. Ja copa ir, mēs piestājam, izmētājam, bet ja tā ir viena zivs, mēs viņai nedzinamies pakaļ. Ja tā nav liela zivs, tad mēs dzenamies viņai pakaļ. Un tādās vietās, kurās mēs zinām, ka šīs lielās zivs ir, tur gan mēs esam gatavi veltīt arī divus un vairāk, kaut kas ar mikrofonu man tur bišķi raustās. Tas ir tas, ko es jau pieminēju, kad, ja tu esi atradis zivi, no viņas prom nevajag braukt, jo es pats esmu novērojis bieži vien, kad cilvēks brauc ar kaut vai uz velcīt vai gar niedrītēm mētā, laižoties, noķer zivi, laižās tālāk. Es vienmēr iesaku to vietu, kā saka, papresēt minūtes 15-20, jo tur ir ļoti liela iespēja, ka tur blakus guļ vēl kāda. Es saku, man kādreiz vecie, kā saka, stāstīja, ka līdeka nav bara dzīvnieks, ka viņas pa vienām tur uzbrūk un dzīvo. Tā ir sievietes un bērni, bet tas viss ir bleķis, es jums gribētu teikt. Ir kaut kādas lielās, kas dzīvo kaut kur atsevišķi, bet līdeks vissevišķi viena izmēra, viņas ļoti bieži ir blakus. Ja tā ir laba vieta un blakus ir leduskapis, tad viņas tur arī masveidā uzturās. Jo ir bijis arī
tādi Eldorado gājieni, ka mēs atrodam vienu, 150 metru platu zāļu puduri ezerā, un no tās vietas vienkārši izvelkam 30-40 līdekas. Vienkārši viņas tur tusē, viņām tur patīk, tāpēc, ka tur ir apstākļi, tur ir tas viss, ko viņām vajag. Mums arī ir daudz dzīvokļu mājas, mums ir 9 stāvenes un viss pārējais. Ja, tā kā mēs arī mīlam dzīvot tur, kur mums ir ērti, kur ir patīkami un kur mēs zinām, kur mēs rītā varēsim atkal paēst, izgulēties un rītā būt laimīgi. Ar dzīvniekiem tieši tāpat, tikai primitīvāk. Viņiem nav tāda vajadzība kā mums, jā. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, ko mēs varbūt nepieminējām, tajā brīdī, kad mēs makšķerējam vai meklējam, vienalga, vai mēs esam 2 laivā vai citreiz 3, mums nav brīdis, kad nav māneklis ūdenī. It sevišķi svešās vietās, ja jūs meklējat, tu var skatīties apkārt un kozīt galvu, cik grib, bet vienīgais veids, kā tiešām viņa noķert un atrast, ir māneklis ūdenī. Līdz ar to mētājam visu laiku, kādam tur vajag paēst vai power nap uztaisīt, dabas sauc, jā. 7. 8. brauciena dienā vai dabas sauc, jā, visu laiku kāds mētā. Un līdz ko ir mazākā pazīme, ka kaut kur kaut kas nokustās, tā mēs tur ieslēdzam grābeklīti. Labi, jautājumiem vieta vēl būs, bet varbūt pārējiem pie tādas mazliet taktikas. Es, kamēr izstāstu par saviem mānekļiem, tu varbūt vari pēc saviem aizskriet pakaļ. Ar kādiem mānekļiem tad mēs viņus meklējam, jo mēs esam lielo mānekļu makšķernieki, bet ne visi mānekļi, protams, mums ir pusrokas izmērā. Un es padalīšos ar saviem noslēpumiem, ja man būtu jāņem 4-5 mānekļi līdzi, ar ko es brauktu. Tad tas piecinieks būtu apmēram šāds. Tātad, ja mēs nezinām vispār neko par ezeru, esam atbraukuši uz pilnīgi jaunu ezeru, pirmie metieni varbūt ar Big Baitu, bet ja nekā nav, tad man ir 2 opcijas, ko es izmantoju vienmēr, lai atrastu vispār, kur ir līdaka, cik viņa ir aktīva. Vai tur ir vispār kāda izmēra zivs. Es domāju, ka Buster Jerka klasiskais izmērs visiem ir zināms. Mana krāsa gan ir citā kastē, to jūs varat pienākt, es viņu parādīšu, nekāda noslēpuma tur nav. Bet jā, Buster Jerks, viņiem ir, protams, dažādas grimstošas un suspender versijas. Man ir suspender versija, kas lēni grimst. Un šis ir viens no tiem, ar ko es meklēju vispār, vai ir līdaks konkrētajā vietā. Un otrs, kas man ir ļoti bieži nostrādājis, ir 16 vai 18 centimetri, neatceros, Westin Bultīs, šī mazā versija, kas ir super universāls māneklis. Ar viņu es noķēris gan 90 plus līdekas, gan mazākas. Tas arī tāds izmērs, uz kuru var noķert jebko. Māneklis, ko vairāk nevar nopirkt, jau dažus gadus. Varbūt kādam kaut kur kastēs ir, bet it kā pēc skata nekas īpaši. Domāju, ka var atrast līdzīgus ekvivalentus, bet uz šo es esmu noķēris savu rekordu līdeku, 1,25 m. Un tā ir tikai lielākā līdeka, ko es viņas noķēris 13,8 kg, bet ir ļoti daudz metrīgas līdekas noķerts uz Snackbites klasisko gumiju. Varbūt kādam mājās vēl tāda kaut kur mētājas. Tieši šajā krāsojumā, tāds līņa krāsojums, šo konkrēto Ošīlūras Oskars pārkrāsoja pēc mana lūguma. Kaut kad veikalā bija visi izpārdeva kaut kādus savus sakrātos stokus ar nesmukajām krāsām, un es palūdzu, lai viņš man pārkrāso un strādā. Jā, bet ir, protams, līdzīga, visas lielās zivis ir kaut kur līdzīgas, atšķirās mīkstums silikonam un kā viņa darbojas, jā, bet katram savs. Brālis savu 1,25 m uz pilnīgi citu mānekli noķērs. Uz džerka. Pēdējos gados man vienmēr listē, un ar ko es sāku, ir jau pieminētais arī Westin Bultīs. Šāds izmērs 28 cm, ja nemaldos. Tieši šajā krāsojumā arī daudz metrīgas līdekas uz viņu noķertas, sakostas, nopirktas vietā. Tā kā visi, kas ķer lielās Latvijā ārzemēs, noteikti iesaku. Un pēdējo gadu favorīts Seklos ezeros ir norauta kāju, viena gan pelē, bet pele. Krāsojums katram savs, var meklēt. Sarežģīts māneklis, neticēja ļoti ilgi, likās pārcenota mārketinga mantiņa.
2-3 gadus nogulēju vispār bez nevienas copas kastē, un tad pēkšņi Seklā ezerā kaut kā manas rokas ar viņu sadraudzējās un noķēru daudz līdekas. Bet tas ir Seklos ezeros. Dziļos es viņu retāk izmantoju. Tas ir mans tops. Gint? Man tas stāsts ir ļoti līdzīgs. Pirmkārtām, ko ieteiktu ar mānekļiem, tāpatās kā ar mašīnām vai dāmām vai ko citu, māte, meita, kleita vienmēr. Ja? Teiksim, krāsai ir mazāka nozīme kā mānekļa izmēram, kā tā spēlē, vai tā ir aktīva spēle, vai tā ir lēna. Nu, saku, ja mēs sākam ne svešā ezerā, es diez vai sākšu ar šādu puskilogramīgu mānekli, teiksim, ja, tās zivis drīzāk es varētu nobiedēt, nekā varbūt piesaistīt. Šādas mānekļus izvēlās tad, kad tu esi bijis ezerā un kad tu zini, ka tā lielā tur apakšā guļ. Šitādi mānekļi pārsvarā ir rudenim domāti. Bet man pēdējos gados, mēs kopš iepazināmies ar somiem, viņiem ir šādas gumijas, kas arī ir mazais izmērs, man diemžēl šodien nav līdzi, bet 15-18 centimetri, tas ir tāds mans ieteikums, ar mānekli, ar kuru tu var atrast gan mazu zivtiņu, gan jau arī lielā var paņemt, bet viņi ļoti labi palīdz attiecīgi atrast zivi, vai vispār tā ir aktīva, vai vispār viņa šī ezera daļā atrodas vai nē. Tas pats visiem labi zināmais, teiksim, pikšets, ja, kas ir nevis mazais izmērs, bet kas ir 2-3 cm gumija, arī ir lielisks māneklis, un ar to var copēt. Un šo es arī bieži vien izvēlos, lai atrastu līdeku, kur standarta asarīšu krāsojums, nekas tur baigi gudrais nav vajadzīgs. Latvijā visiem mīļais, populārais oranžais vēderiņš, ja, tā kā tās ir lietas, tie ir divi pirmie mānekļi, ko izmantot. Nu, un, protams, ir Buster Jerks, ar kuru, es viņu saucu par tādu Big Bite roterīti. Nu, ja tev neķerās, tu uzliec džerku, ar to tu vari izspēlēt gan ātri, gan lēni, var uzkarināt tai zivī virs galvas to mānekli, var viņu tur super izprovocēt no kaut kāda slēpņa. Tā kā es noteikti iesaku, tās top 3 būtu noteikti šie tādi 15-18 cm mānekļi, tas noteikti palīdzēs ātrāk atrast zivi. Tā kā tā zivs ir atrasta, tad ja mēs varam sākt pārcelties pie tā, lai atsijātu mazos izmērus, tad ir attiecīgi jau nāk ārā lielā armāda, un ir šādas arī, attiecīgi ir pele, ir arī mazais izmērs. Man šos mānekļus patīk mētāt gan seklos ūdeņos, gan arī dziļumos, teiksim, līdz 10 metriem. Liekam droši virsū tur 30-50 gramus. Viņi ļoti, ļoti lēni var izspēlēt, un lielai zivī viņi ļoti patīk. Es sevišķi tām visām spalvām, viņš ūdenī rada apjomu, tai zivī rodās interese, un viņam nāk pakaļ sevišķi, kas ir dzidrie kaut kādu ūdeņu, viņi redz par ļoti, ļoti lielu attālumu. Un tad es saku, ka gribās jau noķert rītīgāko trofeju, ka tu ej principā uz vienu zivi dienā. Tad ir, kā saka, ir 35 plus centimetri mānekļi, ar kuriem jau mēs jau ir pacietība jāieslēdz. Un cits varbūt ir noķēris dzīvē tik lielu līdeku, bet ar kaut ko ir jāsāk. Un es saku, mūsu gadījumā mēs nemeklējam skaitu, mēs meklējam izmēru. Līdz ar to tad, es jau teicu, sākam ar maziem. Ja ir ticība, redzam, ka tās zivis tur ir, negribam ķert mazās, kuras jau ir apnikušas, tad varam pārēt jau uz nopietnākiem izmēriem un cīnīties jau ar normāliem pusauģiem zem ūdens. Tā kā tas tāds ieteikums. Jā, tas par mānekļiem, un runājot par makšķerēm un lieliem mānekļiem, es teiktu, ka pilsētā ir jauns šerifs. Mums kopā ar Jāni Bulovu no J Fishing ir šāds projekts. Paši izmantojam, paši velkam, varam rekomendēt 50 līdz 150 gramu tests. Pietiekami elastīgs un pietiekami uzticams, darbarīgs, sīkāk nereklamēsim, nāciet pēc tam var pienākt pie stendiņa pacelāt, jā, kam ir interese. Lūk, tāds ir mūsu īstais stāsts par to, kā mēs meklējam līdekas. Protams, tur nāk vēl visāds daudz nianses iekšā spēlē, bet tas īstais stāsts ir, ka katra stunda izpētē noteikti atmaksājas, jo iedomājieties, ja jums būtu dienā tikai 100 metieni, jūs taču nebrauktu un uz dullo nemētātu. Jūs izpētītu, izdomātu, kurā vietā, cik metieni, kāpēc. Tā kā metot katru metienu, jums ir jābūt atbildēji, kāpēc tieši tur jūs metat. Un tā jau būs puse no uzvaras. Svarīgākais ir izkāpt no divāna, kamēr māneklis ir ūdenī, tikmēr iespēja ir. Jā, tas mums tādā skrējienā viss. Vai ir kaut kādi jautājumi par specifiskām vietām, taktikām, mānekļiem?
tūlīt pieskriešu. Nevajag arī kautrēties, ja kādreiz gribās kaut kādu informāciju uzzināt, var rakstiet, prasiet. Mēs vienmēr ar informāciju padalāmies. Mums arī patīk ar cilvēkiem aprunāties, tā kā droši. Jā, jūs parādījāt savus mīļākos mānekļus. Vai jūs ieteikt arī roterus, jo jūs personīgi viņus neparādījāt pie savā favorītiem? Mūsu roteri nemaz nav kastītē, lai tu saprastu. Ar to, ko mēs mētājam, mūsu īsti roteris nevaram pamētāt, bet roterīts ir numur 1 māneklis, kam ir jābūt roterīts, bleķīts un 7 cm gumija. Ar to ir jāsāk jebkurā ūdens tilpnē. Tie ir roteris, ar to var noķert i asari, i alatu, i vimbu, i plēsīgo breksi, līdeku, to paņems jebkura zivs, ar to arī jāsāk. Es kāpēc salīdzināju džerku ar roterīti, tāpēc es teicu, mēs izmantojam tos mazos mānekļus. Džerks arī ir superaktīvs māneklis, viņš var būt lēns, bet roterīts ir, kā saka, must have visiem, ar ko jāsāk. Viņš ir ļoti labs universāls māneklis. Tā kā, ja tev vajadzēja apliecinājumu, vai ar viņu mētāt ir ok, jā ar to dari sāc. tā. Ar to Tā kā sāc. mums arī, kamēr mēs nepārgājām uz lieliem mānekļiem, roteris bija vienmēr, jo uz viņu ķerās. Viņš ir tāpat kā šūpiņš, ar viņu ķēra pirms 50 gadiem un ķers pēc 50 gadiem. Jā, tas ir viens no tādiem atslēgas mānekļiem, ar kuriem vispār ir jāsāk praktiski jebkurā ūdens tilpnē. Jo lielo mānekļu modes nāks un ies, bet roterīts nevienam virsū neries, bet viņš tā kā nezāle vienmēr būs un strādās. Jā. Sveiki, tad man jautājums būtu, tā kā es pārstarā meklēju tās līdekas seklākos ezeros, kas ir Kaņieris vai Babīte, jautājums par piemēram tādu Usma. Liels, plašs, dziļš, ja? Tur ir jēga uz tām bedrēm braukt vai labāk meklēt gar zālītēm tās seklākās vietas? Tu salīdzināji Usma. Usma ir, manuprāt, viens no Latvijā pateicīgākajiem ezeriem, kur visvienkāršāk man ir atrast līdeku. Jo tam ir pirmkārt smuki niedraini krasti, kas ir tāli. Tur arī var šitādā dziļumā viņas niedrēs braukt un meklēt. Ja? Bet kas Usmai ir ļoti pateicīgi, ir lielās tās bedres, un viņiem blakus ir smuki sēkļi, un kur aug veģetācija. Līdz ar to Usmā iebraucot pa vidu vizuāli, tu viņu neredzi to sēkli, bet zem ūdens tas sēklis ir attiecīgi, un tad gar tādu vienkārši akalu tu viņu ņem, krāso, braukā no vienas malas. Ko iesaku, atrodot tādu sēkli, nevajag viņam uzbraukt virsū, tām zālēm fiziski. Apbrauc riņķī, noskanē, kāda ir teritorija, kur tās zāļu kantas visas beidzās, sāc pa perimetru no sākuma, nolec tās zivis, kas varbūt apkārt pa perimetru peldās, ja? Apbrauc riņķī. Un pēc tam, attiecīgi, jā, tu jau vari uzbrauc, atrodi vēju, un tad laidies, pieņemsim pāri, iedomājums, ka baseins ir sēklis, ja? Pāri no tās puses tagad pūš vējš, nobrauc ar laivu, nobrauc nos kaut kādi metri, pat 50 droši, no tās zāļu, vai kantas, vai tā ir akmens kanta kaut kāda. Un tad laižoties pāri šādā veidā, teiksim, sevišķi tur 2 vai 3 laivā, ātri smuki mētājot, vienkārši atceries trajektoriju, pēc tam atkal uzbrauc pāri. Nebrauc nekad pāri tai vietai, kur tu metīsi. Jo tu to zivi var tā kā viņi ir tramīgi, viņi vienkārši var aizmukt projām. Lielās zivis ir tādas, kuras varbūt tur baigi nebaidās, ja? Bet mazākas zivs vienkārši viņi var pašķīst nost. Tāpēc labāk, ja tu brauc no tā gala sāc, kā saka, stūri nomētā, pa to pašu pusi uzbrauc apakaļ un atkal pa jaunu trajektoriju laidies. Līdz ar to vienkārši, lai tu neesi izbiedējis. Daudz pieļauj milzīgu kļūdu. Viņš atrod puduri, pudurī pa vidu nostājās un tad meta kā uz āru. Arī zivs izvadīšana ir vieglāk, kad tu viņu izvelc no zālēm, viņi vienkārši ilgāk redz to mānekli. Ja viņi sēž tubu zālēs, teiksim, ja viņi skatās, ka viņai purns ir pabāzts ārā, ja? Viņi redz, ka tu no šejienes velc mānekli, viņai ilgāks laiks ir ieraudzīt viņu un viņam sekot. Ja tu velc caur zālēm, viņai tas laiks ir maz tādā Kaņierī vai Babītē, pieņemsim, ja tur, kā saka, ir nokrities līmenis un tev viņš tur līdz celim, tad tur bieži vien tev vispār kāds jātur ir gaisā, lai viņš tev tur iet pa virs apmēram. Tā kā ļoti svarīgi vienkārši to pudurīti ir neizbiedēt. Tas ir būtiski. Kaut gan citreiz mēs darām tā, ka mēs zinām, ka tās līdeks tur iekšā sēž. Mēs ar motoru vienkārši viņam apbraucam riņķī, viņus izzinām ārā. Ja viņi neēd, ko darīt? Tur jāķerās pie radikālām metodēm. Jāuš pa dibeni. Jā. Bet maza piebilde par Usmas ezeru un tāpat par citiem ezeriem, kur Usmas ezerā ir sēkļi. Sēkļiem ir mūsu mīļā līdeka zāle, kas ir parasti tur gara, tur 2 metri un tā. Ja ir bezvējš, tad viņas diezgan kaitinoši, tāpēc, ka ja tu nemētā pretzāļnieku, tad bieži ķerās. Bet, ja ir vējš, viņas mēdz visas
Noliekties. Tā kā tāda reliģiski cilvēki, neko slikti nedomājot, noliecās visas vienā virzienā un viss taisni, pieņemsim. Tas noteikti ir jāņem vērā, jo tad tev ir jāmet precīzi tādā pašā trajektorijā, kādā tu mētā, tev būs mazāk kā latviski pateikt, mazāk aizķersies māneklis. Un, jo tas arī it kā ir tāda vienkārša lieta, bet vienā brīdī, citreiz tu nokonkurojies nepareizi un sāc mētāt viņiem paralēli, un tev katrā metienā būs loģiski, bet tā ir tāda maza nianses, ko ņemt vērā, ka tu arī iet pa kaut kādiem metriem 20, 30 uz priekšu un izmētāt visu to zāļu sēklu. Tā doma ir tāda, jā, ka tu velc tai zālē, kur tā kā paralēli cauri, nevis šitā te, ka tu viņiem velc pāri. Un tad vienkārši tāpēc 10 minūtēm ir aprīvies un mainām ezeru. Jā, mums vēl varbūt pāris jautājumi, pavisam īsi. Ja nav, ir pēdējais. Mums Kārlis Goldmans mūs stāv rindā un gaida. Kā ķert līdaku uz Miuras maus? Kāda spēle ir vajadzīga? Ko iesaku, ir tu viņu, ka velc lēnā garā, viņai astīti spēlē. Es vienmēr iesaku to mānekli uzraustīt ik pa brīdim. Ar tādu maigu uzrāvienu. Tin lēnā garā uzroju. Nevajag taisīt asus cirtienus, asus rāvienus, jo atkal, ja tas, teiksim, viss atkarīgs, cik tu dziļā vietā, teiksim, akšķerēs. Bet jā, lēnā garā viņa velc tā astīte strādā, pamēģina no sākuma pie laivas vai teiksim, kaut kur krastā uzmet, pavelc patini, jo viņai tā kustība ir ļoti, ļoti pateicīga. Šī brīdī, tagad tu redzi izspūrušu cilvēku, kurš no rīta ir pamodies, ja, dusmīgs vēl. Bet tas stāsts tāds, viņa, ka ūdenī peld, viņai tie mati, tā kā attiecīgi ar ūdens pretestību šitā noliecās uz aizmuguri. Bet tā kā tu uzrauj un uztais nelielu pauzīti, viņai izplešās, viņa rada lielu siluetu. Un tai līdekai tanī brīdī viņai ir arī tāda sāna līnija, kur viņa jūt vibrāciju. Viņa varbūt skatās, nē, man viņš nav interesants, bet tiklīdz viņš dabona apjomu, viņš domā, kas tas tagad manā teritorijā. Tāpēc saku, lēnām velc un ik pa brīdim nelieli mazi tādi rāvieniņi. Uzvelc un uzrauj. Tā kā tas vienkārši veidotai zivī uzreiz apjomu un interesi par to Miuras mausu. Tā kā, un vēl ir taisa paši, teiksim, ir mums arī Jāņģi pats taisa peles, kas ir super sekls, teiksim, tādai babītai kaņērim, kuras pilnībā pa ūdens virsu pelda. Tās atkal iesaku vilkt tā, lai viņi to ūdens virsmu tā kā šļakstina, tā kā tāds pīlēns vai kas. Tagad pavasarī būs putniem ūdenī būs pēcnācēji. Tas ir ļoti labs laiks pateicīgs tādiem virsmas mānekļiem, kas ir lieli, kas kaut kur šļakstina ūdens virsmu, tur daudz, tad līdekai uzreiz parādās interese, sevišķi lielai. Jā, un droši met arī vietās, kur ir zāles, tur, kur ir lēpes, logos, taisa pauzes, lai viņi grimst gandrīz līdz apakšai, parauja augšā. Man arī bija grūti ar peli, es saku, 2-3 gadus nesadraudzējos, un tajā brīdī, kad tu to spēli atrod un noķer to pirmo 2 zivis, aizies. Babītes ezerā, piemēram, viņa strādā, tikai jāatrod tā savu spēli, un, protams, ir jāzina, ka tās zivs tur ir, jo brīžiem ir ļoti grūti vilkt mānekli ļoti lēni, ja tu nezini, vai tā zivs tur ir vai nav. Gribas vilkt ātri, un tad tas attaisnojums ir, ja viņi tur būtu, viņi tur paņemtu. Nē, tā nav. Citreiz viņai vajag super lēnu spēli, citreiz viņai vajag agresīvu, tā kā to lēno pacietību viņu vajag arī līdeku copē neizbēgami. Viss, mums laiks ir beidzies.